Lauksaimnieku angārs, kurā šobrīd atjaunotā mašīna signalizē, ka gatava darbam, vairākus mēnešus bija pārvērtusies par sabilnieku darbnīcu. Te aizvadītas tik daudz vakara stundas, ka sievām vīri gandrīz jāizliek no mājām. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju auto Sabiles lauksaimnieks nopircis Lietuvā, kur tāpēc modernāka auto iegāde stāvējusi nelietota. Viņš ir ļoti mazlietos, labā kārtībā, tehniski vienkārši viņš bija stāvējis kādu laiku un tāpēc vajadzēja atjaunināt un saprišanāt, bet tehniski ļoti labā stāvoklī. Daudz mums, kas ir ienākuši šajā garažā, ir teikuši, kur jūs liksiet to Rolls Royce, bet mēs ar viņu strādāsim. Šobrīd auto nav līdzvērtīgs valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvajam transportam, jo tam vēl nav pietiekama aprīkojuma. Bet mēs cenšamies viņu iegūt, paši nopirkt par ziedoto naudu, prasīt valsts iestādēm, bet ar valsts iestādēm mums ir tā, kā ir, bet mēs cīnīsimies un es ceru, ka mēs būsim tikpat stipri kā VUGD. Sabiles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā ir 10 vīri, no kuriem 5 ir bijušie ugunsdzēsēji. Viņi atzīst, ka ir rīcības cilvēki un nespējot sagaidīt atbalstu no pašvaldības un tās solīto automašīnu, pie darba ķērās paši. Visi tie, kas mēs te esam, ir skaidrs, ka mēs strādājām pa skaistām acīm vai pa paldies. Ja es te dzīvoju, kāpēc lai es nedomātu pa apkārtējo vidi, lai viņa ir sakopta un lai nebūtu uguns nelaime. Uz Talsu novada pašvaldības solīto auto sabilnieki joprojām cer, tāpat kā uz atbildi par telpām. Jo ugunsdzēsēju mašīnai, kurai ir 6 tonnas ūdens iekšā, un ziemā viņai jābūt vismaz +5 grādos, tātad svarīgākais uzdevums būs nodrošināt siltumu. Biedrībai sākot darbu, tā aicināja sabiedrību ziedot. Vīri atzīst, ka atsaucība nevis pārsteidza, bet šokēja. Dažu nedēļu laikā 500 000 eiro un vietējie uz ielas piedāvājot palīdzēt ar darbu, ja pašiem nav lieku līdzekļu. Ir vecāki gadu gājumi cilvēki, kuriem mieru maksāt. Tā kā tu maksā pa īru dzīvoklī katru mēnesi, ja mieru maksāt 15 eiro tai biedrībai, lai viņi varētu attīstīties. Tas ir tāda gandarījuma sajūta, ka cilvēki piesaistās šajā pasākumā un piedalās to, kad redz, ka tas ir mums visiem vajadzīgs un mēs kopā gribam kļūt drošāk un lai mūsu Sabile ir droša, lai cilvēki justos droši un lai mēs varētu visi dzīvot mierā. Sabilnieku pašu sarūpētais auto gatavs darbam, taču atklāšanā saņēma vēlējumu kaut pēc iespējas vairāk tas varētu pavadīt garāžā, nevis dodoties izsaukumos. Sanita Liepiņā, Artūrs Renholts, TV9 Pakalni.